Māte uzticēja savu 4 mēnešus veco meitiņu auklei. Pēc dažām stundām viņa atklāja, ka viņas mazulīte ir klāta ar zilumiem. Es vienkārši tiešām nesaprotu, kāpēc viņa kaut ko tādu izdarītu manam bērnam. Drīz izmeklētāji atklāja satraucošus pierādījumus, ka aukla tajā naktī nebija spējīga parūpēties par bērnu. Vai ir iespējams, ka notika vēl kādi negadījumi? Es domāju, Tas varēja notikt. Es biju acīm redzami piedzērusies, bet es neatceros. vai tu vari atcerēties kaut ko? Atceries kaut ko? Šis ir nozieguma iekšpusē, ko piedāvā Law and Crime. Es esmu Elizabete Milnere. Auklas stāsts nepārtraukti mainījās. Sākumā viņa apgalvoja, ka mazulis nokritis, tad teica, ka vispār neatceras, kas noticis. Taču, kad izmeklētāji pārmeklēja māju, tas, ko viņi atrada atkritumos, stāstīja pavisam citu stāstu. Ir 2024. gada 21. jūlijas. Mēs atrodamies Rīda pilsētā Mičiganā. Pilsētā, kas atrodas nedaudz vairāk nekā stundu uz ziemeļiem no Grand Rapidses. Saskaņā ar Rīda pilsētas policijas departamenta datiem, ap 2 naktī dispečerdienas saņēma zvanu uz numuru 911. Zvanītāji saka, ka viņas 4 mēnešu vecais mazulis neelpo, un viņa ir klāta ar zilumiem. Man vajag, lai policija tūlīt atbrauc uz manu māju, lūdzu. Ko pie velna tu dari ar manu mazuli, brāli? Man vajag policiju. Kāda ir adrese? Es dodos uz savu māju, lai paņemtu savu meitu. Labi, vai viņai ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība? Jā, tieši tagad. Lūdzu, steidzieties. 120. Kāds ir jūsu vārds? Jā. 120. Mans vārds ir Ambera Makola, tā ir mana meita. Viņai ir 4 mēneši. Brāli tev, jā. Brāli. Cik veca viņa ir? Viņai ir 4 mēneši, vai jūs lūdzu varat pasteikties? Kāpēc viņa to izdarīja ar mani? Labi. Ko? Vai viņa elpo? Jā. Jā, bet viņa knapi elpo. Labi. Kas notika? Vai jūs zinat? Es nezinu, sasodīts, nezinu. Es tikko atnācu mājās no darba, viņai bija jāpieskata mans bērns. Es klauvēju pie durvīm, un viņa bija pilnīgi bez samaņas, sasodīts. Kas ar tevi notiek? Kāpēc gaismas tādas? Ko tu dari? Kundze, uzgaidiet. Es izsaukšu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Labi. Tāpēc nenolieciet klausuli. Labi. Jā, lūdzu, pasteidzieties. Vietējie ziņu avoti atklāja, ka 4 mēnešu vecā mazuļa vārds ir Renci Makola. Viņu nācās steidzami nogādāt slimnīcā, un saskaņā ar tiesas dokumentiem viņas ievainojumi bija smagi. Tikai 4 mēnešu vecumā Rence bija plaši sasitumi uz galvas, sejas un uz kreisās kājas. Viņai bija arī mazāki sasitumi uz ķermeņa un nobrāzumi uz muguras. Izmeklētāji norāda, ka tās ir tikai dažas no viņas traumām. Saskaņā ar ārsta teikto, izskatās, ka viena no viņas zīlītēm ir paplašināta. Un tas arī viss, ko es uzzināju. Tātad viņi domā, ka mazulis ir diezgan smagi piekauts. Pēc mammas teiktā, ko viņa man pastāstīja aizmugurē kraus mašīnā, mazulis bija vesels, kad viņi devās uz darbu. Un kad viņi atgriezās mājās, mazulis gandrīz neelpoja. Mazulis elpoja labi, kad es viņu paņēmu rokās. Labi. Viņa elpošana bija diezgan strauja, viņš taču nereaģēja. Es nezinu, vai tas bija viņš vai viņa, tagad vairs neatceros. Sirds pulkstēja diezgan ātri, elpošana bija diezgan ātra, kas 4 mēnešu vecumam ir normāli. Ļoti gauss, ļoti silts. Tas bija vienīgais, ko es īsti novērtēju. Mēs bijām tepat aiz stūra, tāpēc. Labi. Mēs nākam šeit, jo es nepalieku un nespēlējos ar bērniem komandā. Jā, tas ir labi. Viņi strādā ar bērnu. Mēs iespējams vedīsim viņu uz Grand Rapidsu, bet, kā jau teicu, dzirdēju, kad ārsts teica par iespējām paplašināt zīlīti, bet viss ir kārtībā, galva darbojas. Ceļas apvidū ir diezgan stiprs asists. Tā arī viss, ko var te pateikt. Amatpersonas runā ar Renci māmu Amberu Makolu. Pēc Amberas teiktā, viņa atstāja Renci sava partnera Savannas Milleres aprūpē, kamēr pati devās uz darbu. Viņa zvanīja Savannai, bet viņa neatbildēja uz telefonu. Kad viņa nonāca pie dzīvokļa, viņa daudzīja pa durvīm un logiem, lai pievērstu Savannas uzmanību. Ambers saka, ka, kad Savanna beidzot pamodās, kaut kas nebija kārtībā. Viņai sejā bija tukšs skatiens, bet viņa nekustējās un neko nedarīja. Kad es atnācu mājās, viņa tāda arī bija. Viņa vispār nereaģēja, kad es mēģināju panākt, lai viņa daudzītu pa logu. Viņa neatbildēja. Rene izslēdz viņas televizoru, bet es daudzīju pa logu. Un viņa izskatījās tā, it kā būtu kaut kur citur. Pat tad, kad viņa gulēja, bija tāda, it kā es tur nemaz nebūtu. Bet es atstāju savas meitas pie viņas pašas istabā. Neviens cits viņu neuzrauga. Labi. Kad es atnācu, viņa jau bija galīgi apdūlusi. Labi. Ko? Es tad saku patiesību. Ja viņi ir tādā stāvoklī, vai jūs lūdzu varētu kādu aizsūtīt pie viņas vai kaut ko tādu?
jo viņi nesaprot, kas notiek manis dēļ. Tu teici, ka viņi neatvēr durvis? Nē, viņi neatvēra. Es viņai zvanīju, pirms aizgāju no viņas neatbildēju, bet es viņai zvanīju atkal un atkal. Viņi vienkārši neatbildēja. Tad sēdījāt pie viņas uz mājām. Es nezvanīju pie citas durvīm, un viņa neatbildēja. Kamēr es vēl biju pie ārdurvīm ēkā, es palūdzu draudzenei pieklauvēt pie loga, daudzīt pa logu. Viņa uz mani uzkliedza. Viņa teica, vecīt, viņa neiznāk, viņa nenāk, viņa nereaģē. Tad es izgāju ārā un es abi daudzījām pa logu, tā kā viņa vienkārši bija galīgi apdūlusi. Tad viņa it kā pamodās un skatījās kaut kur tālumā. Ar tukšu skatienu vienkārši turpināja skatīties ārā pa logu, bet nekustējās, neko nedarīja. Mēs turpinājām daudzīt un daudzīt, līdz viņa pakustināja roku. Viņa cēlās tik lēni. Mēs vienkārši turpinājām daudzīt, viņa it kā nebija īsti klāta. Un tava draudzene bija Hanna. Jā, Hanna. Viņai vajadzētu būt šeit, jo tas ir viņas tēvs. Jā, Mēs runājām ar Hannu tieši pirms aizbraukšanas. Jā, viņa bija. Jā, labi. Un tad tu daudzīji pa logu. Savāna tad bija viesistabā? Nē, viņa bija guļamistabā. Mēs daudzījām pa guļamistabas durvīm. Daudzījām pa guļamistabas durvīm. Kur bija? Kur bija tavs bērns? Viņas rotaļu manēžā. Sāra, nāc iekšā! Labi, viņa nekustās, es nezinu, ko darīt. Rotaļu manēžā? Atsevišķi. Tātad viņa neapgāzās vai kaut kas tam līdzīgs? Nē, viņa gulēja uz muguras. Jā. Es esmu pabeidzis. Labi. Kā jūs tikāt iekšā? Jums taču nebija atslēgas vai kaut kā tāda? Nē, viņai bija atslēga, jo es viņai atstāju atslēgu, jo viņa gatavojās skriet. Un es mazgāju vēļu, manai meitai tur bija jābūt labi. Tātad ir tikai viena atslēga šai vietai? Jā, tātad ir tikai viena atslēga šai vietai. Tu atstāji to viņai? Labi, jā. Gadījumam, ja viņa atnāktu un nevarētu iet, viņa dažreiz varētu viņu izvest pastaigā un tad atgriezties. Tāpēc es viņai atstāju atslēgu. Labi. Viņa bija lēna, viņa lēni piecēlās, bet beigās viņa tomēr piecēlās, atvēra durvis ar spēku un vienkārši aizgāja atpakaļ uz gultu, it kā būtu apjukusi. Un tāpēc es biju tāda, kā, kas notiek, ko tu dari? Lampu ķēdes bija sapinošās, ventilators bija izslēgts, televizors bija ieslēgts un gulta izskatījās nekārtīga. Es paskatījos bērnu gultiņā un izskatījās, ka viņai kaut kas ir uz sejas, bet es nebiju pārliecināta. Tāpēc ieslēdzu gaismu un mana draudzene visu laiku bija tur. Un tad es ieraudzīju zilumus visur. Labi. Viņa nebija tāda. Tad es izdēju no mājas, viņa bija kārtībā. Man ir video ar viņu, pirms es izdēju no mājas. Viņa bija kārtībā. Viņa bija vienīgā, kas tur bija? Jā, vienīgā, kas tur bija. Labi. Vienīgā. Neviens nenāk ciemos. Nē, man nav. Visi man ģimene dzīvo Grandrapicā, tā kā nē. Tikai mēs divas un mazulis. Embera atklāja, ka viņas partnere Savanna ir alkoholiķe, kas atvesaļojas. Viņa jautā, vai tam bija kāds sakars ar to, kas notika ar viņas mazo. Vai ir zināms, ka viņa lieto kādus medikamentus vai citas vielas? Nē, viņa ir alkoholiķe, kas atvesaļojās. Es nezinu, kas pie vēlna, viņa lieto daudz zāļu. Recepšu zāles? Jā, kaut kas psihiatrisks, viņai ir bipolāri traucējumi un vēl viss kas cits. Es nezinu, bet uzņēmumā ir daudz zāļu. Labi, jebkāda veida. Tātad tas nav normāli? Nē. Vai es varētu būt vēl vienu šādu lūdzu? Jā, protams. Ļauj man vispirms pastāstīt. Labi. Lai tu lūdzu? Tātad. Mēs dosimies atpakaļ turp, labi? Tagad jūs varētu domāt, ka viņa dzīvoklī Savanna varētu uzvesties satraukti vai vismaz vēlēties uzzināt, kā Renzi klājas. Bet, kad policisti atgriežas dzīvoklī, Savannas uzvedība ir pilnīgi pretēja. Šķiet, ka viņa guļ gultā. Šerifs departaments paziņoja par savu klātbūtni. Policijas departaments. Savanna. Savannah, tas ir policijas departaments. Mums vajag, lai jūs pamostos. Vai ar jums viss kārtībā? Labi. Mēs esam izsaukuši medicīnas personālu, kas jūs apskatīs, labi? Labi. Kas šovakar šeit notika? Māja ar galvu? Tu nezini? Vai arī nekas? Labi. Labi, kāpēc tu nenosēdies? Vai vari apsēsties sēdus? Savanna, jā. Es tevi dzirdu. Sveika. Mans vārds ir Valters, esmu no NNPD. Vienkārši gribēju tev pajautāt, vai tev ir kādas medicīniskas problēmas, ne? Nav. Vienkārši
31? Okay. Tas viņai zvana, vai tu zini? Mēs zvanījām, labi. Okay. Labi, vai mēs varam pārbaudīt tavu asinsspiedienu un citas lietas? Viņa bija bezsamaņā, kad jūs ienācāt, vai ne? Mammai un visiem, kas bija šeit iepriekš. Viņi bija bezsamaņā. Viņi neatvēra durvis. Nu? Es iešu atnēri tev. Viņi negribēja kustēties mūsu dēļ, tāpēc es neatbildēju uz dažiem jautājumiem. Tā, nu, turpiniet un veiciet 4 vadu un formāli vakar visi. Mēs jūs reģistrēsim. Saskaņā ar lietas ziņojumu Savāna tika medicīniski atzīta par veselu, un viņa atteicās no turpmākas medicīniskās aprūpes. Bet policisti saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Mēs dzirdējām, ka runāja ar Amberu. Viņa teica, ka tu esi alkoholiķis atvesļošanās procesā. Labi, vai šovakar esi kaut ko dzēris? Nē, labi. Vai tev ir kādas zāles vai kas tam līdzīgs pie sevis? Nē, es iedzēru savas zāles. Labi, viss ir recepšu zāles. Vai esat lietojis vairāk nekā nepieciešams? Nē, labi. Vai neesat lietojis mazāk nekā nepieciešams? Nē, labi. Tātad Ambera teica, ka tu iepriekš biji diezgan nereaģējošs. Un tev bija grūti piecelties un atvērt durvis. Un tev arī bija grūti atnākt šeit un runāt ar mums. Vai tas tev ir normāli vai... Nē, es iegāju šī. Es uzpīpēju un atgulos. Es eju gulēt. Man ir mans mazais lācītis. Es pīpēju THC. Acīm redzot. Es redzu tur to veipu. Bet man priekšā. Jā. Marihuana. Marihuana, jā. Tev ir 21 gads, vai ne? Man tiešām ir 21 gads. Redzi, viss kārtībā. Tad tev viss ir labi. Tu neesi probācijas uzraudzībā, neesi nosacīti atbrīvots, nekas tāds, nekas, kas tev liektu smēķēt, vai ne? Nē. Labi, tad cik daudz tas smēķējas? Un tas ir tikai THC? Okay. Labi, tātad nekādu citu narkotiku tavā organismā nav, izņemot recepšu medikamentus. Un arī alkoholu nav, vai ne? Labi. Izmeklētā mēģina noskaidrot Savānas notikušā versiju, taču viņa neatceras neko no tā, kas notika agrāk tajā vakarā. Nu, mums šobrīd slimnīcā ir Ambera un viņas mazulis. Labi. Tu pēdējo reizi rūpējies par mazuli šajā pēcpusdienā. Labi. Mazulīm neiet pārāk labi. Tāpēc mēs esam šeit. Labi. Vai ir kaut kas, ko tu vēlies mums par to pastāstīt? Ne? Nē. Labi. Vai jūs varat man izstāstīt, kas notika pēc tam, kad viņa šodien aizgāja uz darbu? Viņa aizgāja uz darbu, mēs pagulējām diendus. Mēs izgājām pastaigā. Tu un mazulis? Labi. Kāds ir mazuļu vārds? Renzi. Renzi. Labi. Un jūs izgājat pastaigā, tāpēc mazulis ir ratiņos? Jā. Jā. Vai viss noritēja labi? Labi. Nekāda problēma ar mazuli? Labi. Vai šovakar ar kādu citu draugu kaut kas notika? Neviens neatnāca ciemos, kamēr viņa bija darbā? Viņa bija darbā. Nē. Labi. Un vai tu atceries, kā viņa tevi pamodināja? Viņa veica darbu, es nezinu. Viņa vienmēr atgriežas mājās vēlu, tāpēc es nezinu. Labi. Tu neatceries? Nu, Rens ir slimnīcā. Pilns ar zilumiem.
Viss ir kārtībā. Nu, es neesmu mediķis, bet viņai bija grūti apturēt asiņošanu, un viena acs viņai ir pavisam slikta. Vai tu atceries kaut ko, kas notika, ko varbūt gribētu mums pastāstīt? Ne? Labi. Policisti informē Savanu, ka viņu aiztur. Viņi nolasīja viņai tiesības, kas lika viņai runāt nedaudz vairāk. Labi, tātad 4 mēnešu vecs bērns ir slimnīcā. Tam ir zilumi un sasistāts. Labi? Nezinu, vai tas vispār izdzīvos. Situācija ir diezgan smaga. Labi? Es jums nemelošu. Tātad, kad tas šeit tika atstāts pie jums šajā pēcpusdienā, viss bija kārtībā. Viņi devās uz darbu 5. Bet viņi atgriežas mājās, bērns jau ir smagi traumēts. Tu esi vienīgais, kurš var palīdzēt noskaidrot, kas notika. Man nepatīk cilvēkiem radīt problēmas bez laba iemesla. Mums ir jāzina, kas mums jārastē, kā šobrīd ārstēt Renci. Tā ir mūsu galvenā prioritāte. Mums ir jāzina, kas notika. Mums tas jāpasaka, lai mums būtu iespēja viņai palīdzēt viņai. Ko tu domā, kas notika? Nekas nenotika. Nekas nenotika. Kā es jau teicu, visas tās traumas, kas viņai ir, kā viņa ieguva šīs traumas? Nu, acīm redzot šeit. Labi. Bet tev bija kāds sakars ar to? Vai tu biji tūmā, kad tas notika? Vai tas bija nelaimes gadījums? Tiešām? Kā mēs visi zinām, kāda ir 4 gadu veci bērni? Mums visiem ir bērni. Vai 4 mēnešu vecumā? Mēs visi esam to piedzīvojuši. Tāpēc mēs zinām, kā tas ir. Tev ir daudz bērnu. Nu. Jūs visi neesat manā saraksta pirmajā pusē, jā. Viņam ir vairāk nekā mums visiem kopā, tāpēc man ir tikai viens. 10 gadus vecs. Tātad. Tikai viens? Tikai viens. Mēs visi to zinām. Bērni var, īpaši tajā vecumā, raudāt. Viņi var būt nedaudz par daudz un diezgan ātri krist uz nerviem. Šobrīd galvenā prioritāte ir rūpēties par Renci. Un tad, lai to izdarītu vislabāk, mums ir jāzina, kā traumas radās. Ne tikai tev ir kāda izpratne par to. Mums ir jāzina, kā šīs traumas radās, lai palīdzētu. Mēs izgājām pastaigā. Mēs atgriezāmies. Labi, cikos jūs devāties pastaigā? Tas bija apmēram 5. Cikos viņi devās uz darbu? Viņi aizgāja apmēram 4:30. Labi. Nekas. Cik ilgi jūs jau esat kopā? 3 mēnešus, 4 mēnešus. 3-4 mēneši? Labi. Viņa teica 4 mēnešus, tāpēc ir labi, ka jums abiem ir vienāda izpratne. Renci 4 mēneši, tātad tu esi šeit, tu esi kopā ar Renci visu viņas dzīvi no paša sākuma. Labi, tātad tu teici, ka izvedi viņu pastaigā 5? Jā, tas bija ap 5, mazliet pēc 5. Un tu viņu vedi ratiņos? Vai tu viņu vilka? Es viņu tiešām vilka. Labi, viņi ir pārāk apaļtām. Labi. Un kur jūs aizgājāt? Es vienkārši aizgājām, te kāda mazā taka. Savana saka, ka viņa un Renci atgriezās no pastaigas. Viņa pasūtīja DoorDash un viņa skatījās televizoru. Bet viņa uzstāja, ka neatceras brīdi, kad Renci tika savainots. Tātad, kad Renzi sēdēja tev blakus, tu teici, kā viņa sēdēja? Viņa ne, es biju. Labi, vienkārši atspiedies pret jā. Kur? Vai viņa jau ir tik tālu, ka pati sēž, vai vēl nē? Viņi ir tik ļoti tuvu tam. Labi. Nu sēž jau, bet ja tu viņa neturi tieši šeit, viņa tā kā nogāžās uz sejas vai nokrīt ar seju pa priekšu. Jā. Tātad, vai viņa nogāžās uz sejas, kamēr jūs skatāties televizoru? Vai viņa ir gultā ar jums un vienkārši atpūšās vai kā?
Kungs, tur ārā ir tāds mazs rozā krēslīšs. Jā. Un tā tieši pa labi no tevis. Jā. Tas ir kā? Jā. Mans apaņš krēsls? Jā. Nē, es vienkārši paskaidroju. Viņa apsēdīsies tajā, un tad viss būs labi. Un tad pēkšņi viņa pati parādīs, kad būs nogurusi. Labi. Un viņa tā arī izdarīja. Tad es viņu atstāju šeit. Aptuveni, cikos tas bija? Nav jābūt precīzam laikam, tikai aptuveni. 6. Mazliet pēc 6. Tātad pastaigāja ap 5. Es nezinu precīzi, bet tas bija daudz pēc 6. Nedaudz pēc tam, kad tu atgriezies. Jā. Pēc tam tu pagatavoji sev vakariņas. Labi. Tās bija manas otrās vakariņas. Vai tu esi hobits? Otrās vakariņas, otrās brokastis? Nē, es vienkārši... Tu tiešām ļoti patīk ēdienu. Es tevi nevainoju. Tas izklausās labi. Labi, tad tu viņu noliki tieši tur gultā. Un viņa aizgāja gulēt. Kā? Cik labi mazulīti viņa ir? Vai viņa ir niķīga? Vai viņa daudz raud? Gandrīz nemaz. Vai viņa visur lien klāt? Nē? Tad viņa ir laba? Labi, viņa vēl nav tik veca. Viņa vēl neko nepēta. Un... Nē, viņa joprojām ir tikai mazs bērniņš. Labi. Policisti zina, ka Savanna slēpj vēl kaut ko. Tāpēc viņi lūdz viņai iepūst alkometrā un beigās pieķer viņu melos. Tātad tu šokar neesi darusi? Tu mums iepriekš teici, ka neesi. Es nesapratu, ka tu man uzdevi šo jautājumu. Tev rādījums ir 156, kas ir likumīgi. Tu nebrauc. Tātad nepārkāp nevienu likumu. Bet Jā, atvainojos. Es to negribēju darīt. Nē. Viss kārtībā. Es vienkārši mēģinu, jo iepriekš, kad mēs tev jautājām, vai šokar es dzēru, tu mums teici nē. Es nesapratu, ka jūs jautājāt, vai esmu dzērusi. Jā. Atvainojos. Centrā 21. un 19. iela. Man vienkārši nejaušs jautājums. Kāpēc tev ir šīs bikses, bet viņiem ir citas bikses? Tāpēc, ka es strādāju pilsētā, bet viņš strādā novadam. Tad ko tu esi dzēris? Es tikai ceru, ka tas nav tas fireball šeit. Hei! Aptuveni, cikos tas bija? Es, zini, jāmē paskatīties kalendārā. Labi. Vai tas ir labi? Jā. Alkohols droši vien nesadara ar visām tām zālēm, vai ne? Es tā nedomāju. Jā. Sasūtīt. Tu pat vari pasūtīt Fireball caur DoorDash. Man šķiet, ka atceros redzējis visas tās reklāmas par citām lietām, ko var pasūtīt. Ne tikai ēdienu. Pilnīgi visu. Zini, tu ej tieši uz veikalu ar to, un tu esi brīvs un zaļš. Gandrīz. Mūsdienās tev pat vairs nav jāiziet no mājas. Vai tu mani dzirdēji? Atvainojos. 5:51. 5:51, tātad. Vakar pēcpusdienā 5:51. Jā. Tajā laikā tas tika piegādāts. Pareizi. Saskaņā ar policijas departamenta lietas ziņojumu Savanna Millere uzrādīja 0,156 alkometrā. Viņai tika jautāts, kur atrodas viņas tukšās mini-fire pudelītes, un viņa atbildēja, ka tās ir virtuves atkritumu tvertnē. Pēc policistu teiktā, viņa atrada plasmas maisiņu, kas bija sasiets mezglā atkritumu tvertnes apakšā. Maisiņa iekšpusē bija 8 tukšas pudelītes. Ziņojumā teikts, citēju, kad tika jautāts par pudelītēm, Millere atzina, ka visas tās izdzēra tajā naktī. Kad viņai jautāja, kāpēc, viņa sameloja. Viņa bija apjukusi un neatcerējās, ka būtu teikusi, ka nav dzērusi. Tad teica, ka izdzērusi tikai 2. Kad viņai jautāja, kur ir pēdējās 2 pudelītes, viņa nezināja, sakot, ka droši vien tās arī izdzērusi. Viņu aizved uz policijas iecirkni nopratināšanai, un viņa atzīst, ka bija tā piedzērusies, ka neko neatcerējās laikā, kad viņai bija jārūpējas par rēnci. Vai tu nonāci nepatikšanās par dzeršanu ar mazuli? Es saprotu. Jo nav neviena skaitā esoša aprūpētāja. Es novērtēju tavu godīgumu. Es saprotu, ka tas nav viegli. To var redzēt. Tas lika man aizdomāties, Es tev varu pateikt, redzot ir cietumā. Redzot to pūļi, tas lika man aizdomāties. Piemēram, mana mamma mani nekad nav nežēlīgi piekāvusi. Viņa bija no tiem, kas nejauši iesit, saprot? Viņa, piemēram, paklupināja mani un teica, ak, piedod, es pakritu. Mani nežēlīgi piekaut. Bet mana mamma man ir atstājusi daudz pudu.
Jā, man viss bija kārtībā. Es domāju, mums visiem šur tur ir pa kādam tādam dažiem. Daži ir sliktāki nekā citi, zini. Kā jau teicu, es nedomāju, ka tu esi tāda tipa cilvēks, kas to darītu apzināti. Es nekad to nedarītu. Esmu diezgan pārliecināta par to. Es atstātu bēdu mājās vienu pirms. Vai atrastu kaimiņu. Es domātu, piemēram, es aizietu no situācijas pirms tam. Izskatās, ka tu vienkārši piedzēries līdz nemaņai. Tā kā tas ir slikti, notika sliktas lietas. Tas ir stulbi. 4 sasodītus mēnešus. Tātad, izņemot to, ka mazulis nokrita no gultas, atstās pret durvju slieksni pie virtuves un nokrita no virtuves skapīša. Kas vēl varēja notikt ar mazuli, kas būtu padarījis viņas traumas vēl smagākas? Jo tās ir tiešām smagas. Es vienkārši mēģinu saprast, kā tās kļuva tik smagas. Tam vajadzētu izskatīties pēc tīša nodoma. Bet atkal, es nedomāju, ka jūs esat tāds cilvēks. Es vienkārši mēģinu izskaidrot šo smago traumu daudzumu. Vai ir droši teikt, ka naktī varēja nejauši notikt arī citas lietas? Es nekād nejauši viņu nesavainotu. Tu viņu tiešām nesavainotu. Pareizi. Tā kā? Un es nesaku, ka tu to darītu, jo atkārtoju, tu man nešķiet tāda tipa cilvēks. Bet vai ir iespējams, kad ir notikušas citas nejaušas lietas? Es domāju, tas varēja notikt. Es biju piedzērusies, un acīm redzami ļoti piedzērusies, bet es nedomāju. Vai tu atceries kaut ko? Atceries kaut ko. Savanna ir apsūdzēta pirmās pakāpes vardarbībā pret bērnu un smagā uzbrukumā. 4 mēnešus vecā Renze Makola joprojām atrodas slimnīcā pēc tam, kad viņai tika veikta neatliekama smadziņu operācija galvas pietūkuma dēļ. Tikmēr Savanna Millere joprojām atrodas cietumā. Pāriesim pie 22. jūlija. Amber Makola tiek nopratināta policijā. Viņa detektīvam stāsta, ka ar Savannu ir satikusies tikai dažus mēnešus. Viņas iepazinās rehabilitācijas centrā. Tāpēc viņa saka, ka nezina, kāda Savanna ir, kad viņa dzer. Un es teicu, Savanna, ko tu pie vēlna izdarīji ar manu meitu? Un viņa atbildēja, Renzi ir kārtībā. Un es, nē, pie vēlna, viņa nav kārtībā. Ko tu izdarīji ar manu meitu? Un viņa vienkārši gulēja tur. Viņa atkal apbūlās. Viņa uzlika spilveni sev uz galvas. Un vienkārši neko nedarīja, vienkārši nereaģēja. Visu laiku, kad es kliedzu un bļauju, pēc tam, kad viņa teica, ka Renzi ir labi, es nesaņēmu nekādu reakciju. No viņas. Vai vari aprakstīt Renzi ievainojumus? Ko tu redzēji, kad ieslēdz gaismu? Vienkārši tas bija visur. Šeit bija zilums. Viņai uz acu bija skrāpējums, un viņa bija visā otra ķermeņa puse bija ar zilumiem un tā tālāk. Un visur bija kaut kas tāds, es īsti nezinu, kas. Kā? Un Savannas uzzudība tajā naktī. Vai tas bija netipiski? Jā. Tātad pirms tam? Viņa bija pilnīgi bez samaņas un vispār nereaģēja. Es nezinu, vai viņa bija kaut ko lietojusi, jo viņa arī lieto zāles dažādām garīgās veselības problēmām. Tātad, ja tu vari apvienot tās zāles ar alkoholu, es pieņemu, ka tas var tevi padarīt pilnīgi bez samaņas. Bet varbūt tas bija tikai alkohols, es tiešām nezinu. Bet viņa bija tāda, tas nebija. Viņa, es nezinu, viņa bija tik ļoti apdulusi, ka varēja vienkārši kaut ko tādu izdarīt. Un tas ir viss, ko es... Tas, kā viņa uzvedās, bija vienkārši ārpus jebkādām robežām. Kā viņa, tas ir traki, jo, sasodīts. Mīlriņas. Tāpēc es nezinu, kāpēc viņa to darīt. Es tiešām nesaprotu, kāpēc viņa to darīt manam bērnam. 2 dienas pēc šīs intervijas lieta ieguva postošu pavērsienu. Pēc Renzijas operācijas viņai joprojām bija smadzeņu pietūkums un krampji. 2024. gada 24. jūlijā Amber Makola paziņoja policijai, ka runājot ar slimnīcas personālu, viņu ģimene pieņēma grūto lēmumu atslēgt Renzijai ventilatoru, un tajā pašā dienā viņa aizgāja mūžībā. Papildus apsūdzībām par bērna ļaunprātīgu izmantošanu prokurori tagad ir izvirzījuši Savannai apsūdzību nonāvēšanā. Tiesas dokumenti atklāja, ka Savannai bija ilgstoša saskarsme ar bērnu aizsardzības dienestiem attiecībā uz viņas pašas bērniem. Saskaņā ar tiesas dokumentiem 4 gadu laikā pret viņu bija iesniegti vairāk nekā 100 bērnu aizsardzības dienesta ziņojumi par vardarbību un nolaidību. Tomēr Savannas bērni, kā ziņots, netika izņemti no viņas aprūpes.
Savanna joprojām atrodas apcietinājumā, gaidot tiesu. Tiesas dokumentos teikts, ka 27. augustā mēnesi pēc Ranci nāves Savanna, atrodoties cietumā, sazinājās ar Amberu. Saskaņā ar Law and Crime iegūtajiem zvaniem, Savanna vairākas nedēļas mēģināja sazināties ar Amberu. Večīt, es negribu ar tevi runāt. Man nav ko teikt, večīt. Nē, vienkārši. Nē. Es nezinu. Es nezinu, kas pie velna. Runāju ar tevi. Es nezinu, kas pie velna. Kas pie velna? Kāpēc? Ko? Kāpēc? Es pat neesmu. Man to pat nevajadzētu jautāt. Es pat negribu zināt, kāpēc. Tu vienkārši... Tu viņu mīlēji. Es to nesaprotu. Vai tiešām tā bija? Nē, nopietni, brāl. Es pat nemēģinu. Es smējos, jo esmu pilnīgā šokā šobrīd. Un es pat īsti nezinu, kā. Es vienkārši mēģinu saprast. Es pat nezinu, brāli. Es neguļu, nēdu. Dabūju sasodīt kakorot. Es tiešām tev mīlēju. Es vienkārši nesaprotu. Es nesaprotu. Savanna, un viņa nekad vairs neatgriezīsies, čala. Viņa iet prom. Es nezinu. Lieties tāda. Es nešaubos, ka tu viņu nemīlēji, bet, Mēs nešaubamies, ka tu viņu mīlēji, bet lai kā tu viņu mīlēji, lai kā tu viņu būtu mīlējis, paturi to pie sevis, brāli. Tu to neizdarīji. Tu to neizdarīji. Kāpēc? Es nezinu, kāpēc. Tam pat nav nozīmes. Es ātri tiku pāri jautājumam, kāpēc. Jo, lai ko tu arī neteiktu, brāli, tas viņa neatgriezīs. Tāpēc es to atstāju aiz muguras, bet es vienkārši... Tā kā... Tu izbaudi brīvību. Es pat nezinu, pat vienkārši tas fakts, ka kaut kas no tā visa vispār notika, ir vienkārši nenormāli traki. Vienkārši visa šī situācija, viss no sākuma līdz beigām ir vienkārši nenormāli traki. Savannas Milleras lieta nekad nenonāktu zvērināto priekšā. 2025. gada sākumā viņa neapstrīdēja apsūdzības par otrās pakāpes slepkavību un otrās pakāpes vardarbību pret bērnu. 2025. gada jūnijā Savanna pēdējo reizi sastapās aci pret aci ar Amberu savā sprieduma pasludināšanā. Nekad mūžā es neiedomājos, ka nonākšu tiesas zālē un man būs jāizsaka savas dziļākās jūtas tiesnesim. Tik ļaunai, egoistiskai, greizsirdīgai personai, kura nogalināja manas dzīves lielāko mīlestību, es nevaru izteikt. Vārdos to naida dziļumu, ko izjūtu pret tevi par to, ko tu izdarīji ar manu bērniņu. Par to, ko tu izdarīji man, manai ģimenei, maniem draugiem, tu to nebija pelnījusi. Savanna izvēlējās nolasīt iepriekš sagatavotu paziņojumu. Viņa cita starpā sacīja, ka cer, ka Amber un viņas ģimene kādu dienu viņai piedos. Nav pietiekami daudz atvainošanās vārdu pasaulē, kas spētu viņu atgriezt. Un ja būtu, es izteiktu katru no tiem. No visas sirds,
Es patiesi un nožēlas pilna atvainojos. Tiesnese piesprieda Savannai līdz 10 gadiem par vardarbību pret bērnu un no 40 līdz 80 gadiem par otrās pakāpes slepkavību. Savanna Miller, kā ziņots, lūdza pārskatīt savu sodu, taču tiesnese nolēma atstāt sodu nemainīgu. Tiešais ieraksti Mičiganas korekcijas departamentā liecina, ka viņas agrākais atbrīvošanas datums ir 2064. gada jūlijs, un tad viņai būs jau 70 gadi. Paldies, ka pievienojāties man šajā raidījumā Nozieguma iekšpusē. Es esmu Elizabete Milnere, un mēs tiksimies atkal šeit pirmdien ar nākamo vietu.